Valentīna diena ir jāsvin vai nav jāsvin, un ko par to domā populāri cilvēki Latvijā? Jā, skatāmies. Kā jūs apsveiksiet savus puišus Valentīna dienā? Vai mēģināsiet iegūt puišus Valentīna dienā? Es neatbildu. Domāju, ka puišiem jārīkojās. Meitenēm nevajag spērt pirmo soli. Bet ja jau pirmais solis ir spērts? Nu tad, lai spēr nākamo arī. Par Valentīna dienu man ir savs viedoklis, viņš ir skarbs. Es saprotu, ka tas daudziem nepatīk, un daudz man tagad mēģinās nomētāt ar akmeņiem, ar tomātiem, vienalga ar kaut ko. Bet man liekas, ka tas tāds, es nezinu. Amerikāno tas ir viens, bet redz, es esmu tās paudzes cilvēks, kurš sēdēja dobē, audzēja tulpes. Un tu brauc 8. martā, kā viņi tirgot uz Ļeņingradu, toreiz vēl uz Novgorodu, visu, un tu stāv, un tu salst. Un tu redz, ka tie veči nāk no tās rūpnīcas, un viņam vienalga, kāda tā puķa ir katika. Un viņš pats paņēmis labi ir un katika savu sievu apsveikt. Manuprāt, vajag sveikt katru 3. dienu, vienalga, vai tas ir 14. februāris, vai 25. februāris, vai 23. jūnijas, vai ne? Nu tā. Bet no otras puses varbūt ir labi, ka tāds datums reiz gadā ir, viņš atcerās. Nē. Zini, kāpēc tas labs datums ir? Tas ir datums labs kautrīgiem, jo viņam ir oficiāls iemesls, kur nevajag attaisnot, es tev apsveicu. Ir vēl viens variants, es tikko izdomāju, ka ir tā, ka visu, ko tu esi sabendējis līdz tam februāra datumam, tu vari tajā izpirkt. Jā. Vai no otrs variants, tu vari iedot tajā datumā un pēc tam atkal. Līdz 8. martam. Vēl taisīt zāpti visā citādi. Veči, mīliet savus meitenes katru dienu. Nav vajadzīgs 14. februāris vai 8. marta. Viennozīmīgi, ņemot vērā, ka mēs spēlēsim 16. februārī arēnā Rīga pret Salvatu Julājevu. Tur mēs visām mūsu līdzstājām veltīsim ļoti milzīgas mīlestības sveiciens, bet personīgi es savai mīļajai sieviņai un savām abām burvīgajām meitiņām es vēl neesmu izdomājis patiesībā, kā es saprotu, tas ir ļoti labs jautājums, bet katrā ziņā pārsteigums būsies, tagad pastāstīšu, tas vairāk nebūs pārsteigums.